Sveiki! Strasbūrā šonedēļ norisinājās kārtējā plenārsesija. Diskusijas, rezolūcijas, paziņojumi, balsojumi. Bet laiks, kurā dzīvojam, prasa daudz vairāk nekā vārdus. Laiks iet, apdraudējumu un izaicinājumu apjoms palielinās, nevis samazinās. Pāri visam dominē jautājums, vai Eiropa rīkosies izlēmīgi, kur un kad nepieciešams. Tātad debatēs atkal runājām par Krievijas agresiju Ukrainā, šoreiz uzsverot humāno traģēdiju. Kara gūstekņu mocīšana, civiliedzīvotāju masveidu nolaupīšana un turēšana gūstā, apzināta civiliedzīvotāju bombardēšana, tas ir Kremļa režīma rokraksts. Un tomēr mēs joprojām nosodām, izsakām bažas un kavējamies ar pilnvērtīgas militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai. Putins turpina. Nu jau ikvienam, kurš kaut cik seko līdz notiekošajām sarunām, dažādos formātos ir absolūti un nepārprotami skaidrs. Putins nevēlas mieru, viņš nevēlas sarunas, viņš nevēlas pārtraukt Krievijas agresiju Ukrainā, viņš vienkārši velk laiku, lai nostiprinātos, pārgrupētos un uzbruktu ar vēl lielāku spēku. Tāpēc mūsu pienākums nav gaidīt viņa labvēlību. Mūsu pienākums ir palīdzēt Ukrainai bruņoties, atgūt iniciatīvu un nonākt pie sarunu galda no spēku pozīcijām, ne lūdzēju lomā. Bija arī debats par situāciju tuvajos austrumos. Mana pozīcija bija skaidra. Irānas konstitucionālā doktrīna paredz Izraēlas iznīcināšanu, un tas nav pārspīlējums. Tā ir definēta valsts politika. Irāna bruņo Hamas, Hizbullah, atbalsta hutiešus un piegādā Krievijai dronus un raķetes, ko tā izmanto pret Ukrainu. Šajā kontekstā izskan aicinājumi pārskatīt Eiropas Savienības un Izraēlas asociācijas nolīgumu. Es uzskatu, tas ir absurds. Šis nolīgums nav tikai par tirzniecību. Tas ir par strateģisko partnerību, sadarbību rūpniecībā, zinātnē, tehnoloģijās, vides aizsardzībā. Izraēla šobrīd demontē Irānas agresijas īstenošanas spējas. Viņi to dara to, ko mēs paši nespējam vai nevēlamies. Un mēs viņus par to gribam sodīt? Nē. Kodola bruņojuma Irāna nav pieņemama realitāte. Un šobrīd tikai Izraēla dara to netīro darbu, ko mums vajadzētu darīt, lai to apturētu. Un vēl. No Eiropas konservatīvo grupas puses bija sarunu vedējs kopīga rezolūcija par mēdīju brīvību Gruzijā. Mēs Eiropas parlaments jau ilgstoši brīdinām par autoritārismu pieaugumu Gruzijā, īpaši kopš rudenī notikušajām neleģitīmajām vēlēšanām. Bet komisija un dalībvalstis, izņemot Lietuvu un Igauniju, šobrīd klusē. Pārsteidzoši tajā skaitā arī mūsu valdība, nepiemērojot visaptvarošas sankcijas pret Gruzijas režīmu. Gruzija arestē žurnālistus, vajā opozīciju, pārņem tiesu varu, pieņem ārvalstu aģentu likums, klasisks Kremļa rokraksts. Ir nepieciešams sankcijas un politiska konsekvence. Gruzijas sabiedrība ir proeiropeiska. Mūsu pienākums ir atbalstīt viņus, ne režīmu. Parlaments rezolūciju balsojumā atbalstīja. Tad samits un Eiropas drošība. Tātad runājam arī par NATO nākamnedēļ notiekošo samitu Hāgā. Man galvenā doma beidzot jārunā atklāti, Krievija nav izaicinājums. Tā ir ienaidnieks. Kopā ar Ķīnu, Irānu un Ziemeļkoreju. Tie nav atsevišķi konflikti, tas ir autoritārisms, kas sistemātiski grauj rietumu pozīcijas. Ir skaidrs, ka Eiropa vairs nevar slēpties aiz ASV muguras. Ja ASV mainīs fokusu, mums jāspēj sevi aizstāvēt pašiem. Tāpēc 5% IKP aizsardzībai nav tikai kāds ambiciozs mērķis, tā ir nepieciešamība. Tātad paralēli arī plenārsēdēm notiek darbs, aktīvs darbs pie aizsardzības mini-omnibus likumprojekta. Tātad arī Europe plāna ietvaros. Tas ir ļoti būtisks instruments, ar kuru palīdzību mobilizēsim finansējumu mūsu aizsardzībai līdz 2026. gada beigām. Esmu Eiropas parlamenta ziņotājs šim dokumentam un esmu iesniedzis virkni grozījumus, lai aizsardzības finansējums tiešām nonāk tur, kur to visvairāk vajag. Industriālajās jaudās, infrastruktūrā, pretmobilitātes risinājumos un fortifikācijā, arī hibrīdu draudu un hibrīdu apdraudējumu novēršanā. Paralēli izziņots arī tā sauktais lielais aizsardzības omnibus, ar ko Eiropas komisija plāno veikt plašākas, sistemātiskas izmaiņas tajā, kā Eiropas Savienība attiecas pret aizsardzību un aizsardzības industrijas stiprināšanu, atvieglojot birokrātiju, samērojot aizsardzības vajadzību kritisko nozīmi attiecībā pret dažādām vides prasībām un tam līdzīgi. Šis mini-omnibus, pie kā šobrīd strādāju, ir
pirmais iespēju loks, bet tas nebūs atvērts ilgi. Latvijai jābūt gatavai izmantot sniegtās iespējas maksimāli efektīvi. Par šo vēl detalizēti ziņošu. Nākamnedēļ jautājums nonāks jau Eiropas parlamenta Rūpniecības, Pētniecības un enerģētikas komitejā. Šonedēļ tas arī viss. Uz tikšanos nākamajā Strasbūras sesijā jau jūlija vidū. Uz redzi!